Tas nav tik traki. Rindā dzīvi, rindā aug. Rindā mūs. Rindā gāja iepirkties, rindā pirmā mazgāties. Valdis aptauks. Tas ir pirkšis. Tā. Vanlās kāst, ja? Parastamies, paņemam identifikātoru. Tā, labrīt, puikas. Ceturtais. Pieraksties. Koka medāls. Koka medāls, jā, jau ir gatavs, kur man tie. Tā, identifikātors nepazaudējām. To es visu pastāstu. Tā. Lineāls. Kas tur ir? Tur maisiņš zivīm? Zivīm, jā. Ok. Nē, tur iekšā šis tas. Šis tas, lai vienkārši nepazūd. Ok. To varat likt mašīnā, jums viņš baigi nav vajadzīgs. Labi. Paņemam līdz to padzepties. Let's go. Jā, te var redzēt, nevar redzēt. Mums jau maisēja dāmanas, re, kur mums ir babīts asākais ācis, magnētiņi. Principā mēs esam balvas jau ar Andrē dabūjuši. Koka medaļas. Koka medaļas ir, mēs varam braukt mājās. Labāk jau nebūs. Tā, un uzlīmīt tās āķi. Un viens tikai. Viens tikai. Šeit man tikai būs 30% atlaida. Andrejs skatīsies un domās, ko es tur foršu zebrā paņemšu. Bet viņam tiks viens magnētiņš. Bet pēc tam uzjautāsim Romānam, vai abiem diviem nav 30% kartiņa. Čau, mēs ar Andreju esam ieradušies sacensībās babītē asais āķis. Reiku, te pilns jau. Pilns ar cilvēkiem. Sponsoru karogi. Mēs esam dabūjuši 4. numuru izvilkuši. Un Andrejs saka, ko tu izdomāji? Ja neķersies dzīves, tad es paņemšu šo voblerīti, noņemšu, uzlikšu āķus un ķeršu uz viņu. Tā kā rekāds foršs tels te. Ja jūs aizmirsat wobleri, tad vienkārši atliek ar āķiem aprīkot un ķert dzīves. Tā kā drīz būs starts, laidīsim ezerā. Un cerams, kaut ko noķersim. Šodien tādā čiliņā būsim, es vispār šortos. Tā kā laiciņš labs, kaut kāds 20 grādus soli pulsā. Nu, pasauļosimies, vai ne? Jā, tieši tā. Jau labāk. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Nebiju gaidījis, ka mēs savāksimies tik daudz, bet tomēr paldies par uzticību. Ok, let's go. Mānekļus filmē? Nē, es meklēju laivu mūsu, jā. Nekur mums laiva. Oi. Blin. Zivis. Andrejs pako jaunu māneklīti ārā. Nice. Zila. Nu, visi maus. Tik daudz cilvēku, man liekas, vēl nav bijis. Viss kārtībā mēs redzam. Konkurence jānovāc uzreiz pašā sākumā ir. Viņi teica, pa savējiem nevajag laust, pa pretiniekiem vai neko neteica. Nu, pie vēl jums arī. Tad video būs. Ja būs zivs, tad būs. Vajag. Nē, cerams, ka kaut kad pirmdienu, otrdienu gan neko ieliks. Nu ko, sacensības sākušās. Komandas spēle, komandas darbs. Es esmu uz motora. Andrejs sakārto mānekļus un makšķeres, lai mēs varam sākt meklēt to lielās līdeks. 5 gabals vajag dabūt. Andrejam pirmā zivs. Nebūs mērs, bet vismaz sākums jau ir. Nu, rāda to monstru. 3-5.
Kā kas maziņš. 30, Andrejs saka pat mazāk. Uzmanīgi, uzmanīgi. Labi, davai, es turpinu. Nu, tāda mums tie laika apstākļi te. Un es šortiņos. Kā vienmēr. Visi slikti. Maigi izsakoties. Zīles nav. Vējš, viļņi. Un Andrejs nesēž telefonā. Nu, Andrej. Bam, Andrejam copi. Man copi. Pagaidām, lai neizlec ārā. Andrejam līdeka. Man ašuks. Bet labs ašuks. Labs ašuks, jā. Arī ir ārā. Tā, nu. Andrej, mēram sākumā tavējo. Davai. Galvenais uz pareizu sānu uzlikt. Okay. Šodien spridzina. Andrejam trešā zivs. Es uz uztveramā. Tā. Vai, Andrej. Mērs būs, es domāju. Tā. Nu. Vecais. Nu tā, palikusi pēdējā stunda. Mums ir 3 zivis. Pa stundu mums jānoķer vismaz 2. Vai, Andrej? Andrejs cīnās ar ankuru. Būs? 2 zivis būs? Nebūs. Andrejs ir ļoti optimistisks šodien. Davai, mēs maucam. Andrejams jūs. Tā, mierīgi. Mierīgi, visu daram mierīgi. Galvenais nedod viņai sveciet. Šeit nāk. Nē. Mērs ir un uzreiz nokritījās, jā? Jā, uzreiz nokritījās. Nu, Andrej. Nu, Andrej, lielā zivs? Jā. Jā, turpinām copēt, davai. Es jau gribēju teikt, ka mums ir 1 atlikusi, bet joprojām ir palikušas 2 zivis, ko noķert. Bet aktivitāte vismaz ir kaut kāda šitajā pusē. Tajā pusē, uz kurieni pūš vējš. Nu, mēģināsim noķert 2 maģiskās līdekas. 3 centimetri. 3 centimetri ir daudz, jā.
ko, draugi, mēs maucam uz bāzi atpakaļ. Mums joprojām ir 3 zivis. Mēs ar Andreju nospriedām, ka par pirmo noķerto zivu mums balva nebūs. Par pēdējo noķerto mums arī balva nebūs. Par lielāko zivu mums arī balva nebūs. Un visticamāk, ka trīniekā mēs arī netiksim. Tā kā, nu, jebkurā gadījumā labāk nekā engurē, ja? Un labāk nekā iepriekšējās sacensībās babītēm. Ir par ko padomāt. Ir par ko, laikam, kaut kāds māneklis jauns jānopērk. Jau šitiem veciem jau neķerās. Tā kā, jā, skatīsimies krastā, kā pārējiem gāja. Bet es domāju, ka kaut kur mēs te tos iebraucām. Bet es domāju, ka būs kaut kāds big fish uz 5 kg gan jau, kad kāds būs noķēris. Tur ir Stas. Jā, Andreja prognozes, ka pirmā vieta 320 cm būs. Jā, nu, kompānija diezgan forša. Te ir Stas Getfish, te ir Oskars Dreišmans, kas Babītas ezeru ķemē bez mazai katru dienu. Ir cilvēki no Ukrainas, kas arī, kā ir dzirdēts, ka dzīvo bez mazai uz ezera. Kā savus 5 pirkstus viņi zina. Nu, jā, konkurence diezgan liela. Nu, skatīsimies, kā mums. Kuru mēs paliksim pa vidu uz augšu. Andreja prognozes 23. Es domāju, ka no 40 ekipāžām 40, jā? Nu jā, kaut kādi 20 mēs būsim. Galvenais būt kaut kur pa vidiņu. Bet, nu, braucam krastā un skatāmies. Subscribe. Pike and perch, they call my name. Chasing Xander, wild and untamed. Salmon runs like fire through my veins. Lūdzu, vēlāk varēsiet saņemt mūtajām līdām, kur nofočēties tagad mājās parādīt, kā esat bijuši uz copu. Zivs noķēra. Kāpēc prieks komandai? Mārtiņš Luknieks, Leonards Ilvis. Par pirmo noķerto zivi no Salmo un Okumus Rapala. Man как раз под Tomēr kaut ko minējās. Noķēra 5 līdekļus. Es saukšu Latviju. Lielākā zivs un balva no NGT un Virvilnlūrs komandai, kura noķēra 116 cm garu līdekli. Monofils Rihards Vītovs, Martins Millers. Operatoram arī jābūt. Tieši tevi gaidījām. Trešā vieta. 21-22. Denis Ozols. No? Otrā vieta. Ar 354 centimetriem. Oskars Krūtainis, Madars Lapečonovs. Oskar, and go.
Drošības sezona. Pirmā vietā ar 368 centimetriem. Dāvis Griķis, Cedriks Andris Griķis, paņplantē!